Kad ģimenē ienāk bērniņš, vecāki dodas garās pastaigās svaigā gaisā, kamēr mazais rāmi ratos čuč. Bet tad pēkšņi bērns ir izaudzis, skrien savām kājiņām un sēdēt ratos vairs nevēlas. Tāpēc došanās ārpus mājām ar 2-gadnieku vai 3-gadnieku ir liels izaicinājums. Meklējam jaunus ratus, lai ērti dotos ceļojumos jau ar lielākiem bērniem. Mani sauc Monta, man ir 3 bērni, šis ir 3. Krišjānis. Mūsu ikdiena ir ļoti dinamiska, līdz ar to es meklēju visādas iespējas, kā to atvieglot gan sev, gan citiem cilvēkiem. Un šī gadījumā man ir nepieciešami rati. Pāsties, Krišjāni, kādi rati? Labdien! Labdien! Jums palīdzat, jūs interesē šitie rati? Mani interesē. Mēs daudz ceļojam, man vajag tādus, lai es viņus varu kompakti salikt, lai viņi neaizņem daudz vietas un viņus var viegli salocīt. Ideālā gadījumā es to varu izdarīt ar vienu roku, tas vispār būtu. Jā, tad tie būs īsti rati. Jā. Šitie pirmkārt tie sver tikai 6 kg, tad jums būs ļoti viegli tos izmantot. Un kas arī ir ļoti svarīgi, ka tos var salocīt ar vienu roku, pat turot bērnu. Otrā rokā, kas ir ļoti svarīgi māmiņai. Paskaties, kā viņi salocījās. Fiziskas aktivitātes ir neatņemama 3-gadnieka dzīves sastāvdaļa. Tomēr, ja mammas dienā noiet savus 10 000 soļus, un ceļojumā tas ir pavisam viegli izdarāms, tad 3-gadnieks vidēji dienā spēj noiet vien ap 6000 soļu, un viņam noteikti pēc garas pastaigas ieteicams atpūsties. Te būtu klāta arī soma ceļojumam, ja jūs varat smuki sapakot un pieņemsim tad nodot pie lidmašīnas, tas ļoti svarīgi. Un šitā jostiņa arī ļoti viegli, tad jūs ar vienu roku salokat, turat savu bērnu, tad paņemat arī ratiņus un kā jau mamma vienmēr to dara. Un tad arī atlocīt ar vienu roku arī ļoti viegli. Ja jums rokas ir aizņemtas, tad te ir arī, kas ir ļoti svarīgi, ir pilnīgi guļas pozīcija. Ja mazais grib pagulēt, tad viegli var nolaist pilnīgi guļus. Man ļoti patīk šajās bremzes, viņas ir viegli. Un tas jumtiņš, jūs varat redzēt, ka diezgan augsti atrodas pat gariem bērniem. Un tie rati var izturēt līdz 22 kg. Tā kā pat šis jaunietis ir 16 līdz ar to, tā kā tas ir svarīgi. Tas tiešām ir svarīgi. Viņiem foršā amortizācija. Jā, labi. Priekšēji riteņi, tos var nobloķēt, pieņemsim pa smiltīm, vai kaut kur pie jūras, ja jūs ceļojat. Jā, un tad tie rotējas 360, tad pa veikalu smuki var apbraukt. Kuku! Čau! Kuku! Izvēloties ratus, svarīgi, protams, domāt arī par drošību. Man laikam prasītos tomēr tā barjeriņa. Jā, tad mēs varam pielikt, paskatīties. Kā tas izskatīsies? Ļoti viegli to uzstādīt. Viņam pat ir zīmītes, kur viņi jāliek. Un viss, un ideāli, un arī tas bumperis atrodas uz tāda pietiekoša augstuma, lai bērniem būtu vērti. Un viņi nevar izlīst ārā? Nekādā gadījumā. Ņemot vērā to, ka visticamāk šie mums ir jaunietim pēdējie rati, tad es domāju, ka šīs tiešām ir ļoti labs variants, jo viņi izstāsta, ka viņi ilgi arī derēs. Jā, viņi kalpos jums līdz pēdējiem un līdz tiem pašiem 22 kilogramiem. Jūs pat ātrāk laikam jau izkāpsiet no tiem rātiem, bet tā ir ļoti labi izvēle. Jā, un forši, ka viņi tiešām maz vietas aizņem. Jā, un tad mammai atļauj būt mobīlai un paņemt un aiziet. Nē, šie ir tiešām īstie rati. Izskatās, ka viņam arī patīk. Viņam ļoti patīk, jā. Lai gan parasti ap 3 gadu vecumu ratos mazais sēž ārvien retāk, ja ģimene ir aktīvi ceļotāji, tad ratus droši var izmantot līdz pat 4 gadu vecumam, jo garāki pārgājieni un visa diena uz kājām tomēr tik mazam bērnam arī nebūs piemērota. Manā pieredzē, šis ir 3. bērns, tad manā pieredzē mums tie rati īstenībā iet ļoti ilgi salīdzinoši, jo ja ne ikdienā, tad vismaz uz ceļojumiem un kaut kādām garākām pastaigām es labprāt viņus ņemu līdzi un viņi labprāt arī sēž. Bērnu ratu dizains un tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, lai atvieglotu vecākiem ikdienu un nodrošinātu bērnu komfortu. Mūsdienās bērnu rati bieži vien ir aprīkoti ar tādām ekstrām kā amortizatoriem, LED gaismām, Wi-Fi internetu un pat mobilajām aplikācijām, kas ļauj izsekot pastaigu maršrutiem.